Divi nirēji nolem ienirt vienā no pasaulē bīstamākajām alām. Viena nirēja ķermeni atrod pēc 10 gadiem, bet otra atgūšana prasa gandrīz 21 gadu. Pēc 3 neveiksmīgiem mēģinājumiem un nejaušas sastapšanās, šis ir stāsts par Kentu Morpinu un Marku Brašeru un mēģinājumu atgūt viņu ķermeņus no jēkaba avota Heijas apgabalā, Teksasā. Jēkaba avots ir saldūdens avots, kas pirmo reizi tika reģistrēts ap 1850 gadu, un tā diametrs pie avota virsmas ir 4 metri. Tas sasniedz 43 metru dziļumu savā dziļākajā reģistrētajā punktā un stiepjas 1310 metrus līdz tā tālākajam reģistrētajam punktam. Vēsais dzidrais ūdens Jēkaba avotā izplūst no trīsvienības ūdens nesēja slāņa. Avota virsma faktiski atrodas zem apkārtējā ūdendens līmeņa. Tas nozīmē, ka ūdens tiek izspiests no avota apkārtējā gruntsūdens līmeņa svara dēļ. 1924. gadā ūdens plūsmas ātrums uz augšu avotā pirmo reizi tika izmērīts zem 1 kubikmetra sekundē. 2000. gadā avots pārstāja tecēt. Kopš tā laika tas pārstāja tecēt 4 reizes, pēdējo reizi 2022. gada jūlijā. Tas notiek, kad pazemes ūdeņa līmenis pazeminās un nav pietiekama ūdens spiediena, lai radītu augšupejošu plūsmu avotā. Zemāks ūdens plūsmas ātrums padara nirējiem vieglāku ieiešanu alus sistēmā, jo viņiem nav jācīnās ar straumi. Šajā alu sistēmā nav droši ienirt. Lai gan niršana alās pati par sevi ir bīstama, 3 lietas, kas padara Jēkaba avotu vēl bīstamāku, ir ūdens plūsma, pret kuru nirējiem jāstrādā, ceļā uz iekšpusi ir šaurs atvers starp kamerām, kas bieži slīpjas lejup, un nestabils grants, kas var aizpildīt jau tā šaurās ejas. Viena no šīm šaurajām vietām tiek saukta par dzemdību kanālu. Aptuveni 21 metra dziļumā pēc tam, kad nirēji nolaižās pa grants nogāzi, viņiem jāizlaužās cauri atverei, kas var būt tikai 38 cm šaura, atkarībā no tā, cik daudz grants ir noslīdējis lejā pa nogāzi. Nogāze atvers plašākā kamerā. Bieži vien nirējiem nākas izrakt sev ceļu cauri grants slānim, pēc tam izbīdīt savu aprīkojumu pa priekšu cauri kanālam kamerā. Kad nirēji ir izkļuvuši cauri šim šaurajam kanālam, viņi nonāk nākamajā kamerā. Gadu gaitā Džeikoba akā ir reģistrēti līdz pat 9 nirēju bojājas gadījumiem ar akvalangu. Iespējams, ir vēl vairāk nereģistrētu nāves gadījumu. Mūsdienās, lai nirtu šajā alu sistēmā, ir nepieciešama atļauja. 1979. gada 9. septembrī 2 nirēji ierodas pie Džeikoba akas ar nodomu nirt alas sistēmā. Viņi ir aptuveni 20 cilvēku grupā, taču šie 2 vēlas doties alā pirms lielā grupa varētu sacelt nogulumu salā. 23:30 vakarā, kad viņi ierodas, viņi ienirst ūdenī, kamēr lielākā daļa pārējo iekārto nometni. Kents Morpins un Marks Brašē ir pieredzējuši nirēji, kur ir nedaudz pāri 20. Kents ir instruktora asistents, viņš nirst kopš 12 gadu vecuma. Viņi nevēlas tikai pirmie ienirt alā, viņi vēlas doties līdz pēdējai reģistrētajai kamerai, kurai ir nāvējoša vēsture. Marks un Kents nolaižas pirmajā kamerā, kur avots atvers uz virsmu. Tā ir 9 metru dziļa nolaišanās līdz platformai, kur viņi pēc tam pagriežas un pārvietojas sāniski uz nākamo kameru. Otrā kamera ir gara slīpa kamera. Otrās kameras apakšā ir sašaurināts eja uz 3. kameru, ko sauc par dzemdību kanālu, aptuveni 23 metru dziļumā. Pēc dzimšanas kanāla šķērsošanas un nonākšanas 3. kamerā Kents un Marks sastop dažus citus nirējus, kuri izpēta to, ko visi uzskata par pēdējo drošo kameru alas sistēmā. Marks un Kents ir noskatījuši balvu, par kuru zina, ka tā jau prasījusi 4 citu nirēju dzīvības – 4. kameru. Viņi nolaižās pa slīpo grants grīdu līdz 4. kameras ieejai aptuveni 27 metru dziļumā. Šī ir robeža, kurā nirēji sāk izjust slāpekļa narkozi. Slāpekļa narkoze ir neiroloģiska iedarbība, kas rodas elpojot slāpekli zem spiediena. To izraisa slāpekļa molekulas jūsu elpošanas gāzē, kas zem spiediena tiek saspiestas tuvāk kopā, un pēc tam ierobežo neironu plūsmu smadzeņu sinapsēs. Nirēji šo sajūtu piedzīvo līdzīgi kā dzerot martīnī. Jo dziļāk tu nirsti, jo vairāk martini.
Tas tikpat ātri pāriet, kā tu pacelies augšup. Kents noņem savu niršanas aprīkojumu, pagriežas un atpakaļgaitā ieiet tunelī, kas ved uz 4. kameru. Marks atkārto un seko. Džo Mojs atrodas 3. kamerā un redz, kā Marks atpakaļgaitā ieiet tunelī tikai ar vienu lukturi un bez alas spoles. Viņš piepeld klāt un ar lukturi pamāja Markam, cenšoties pievērst viņu uzmanību un apšaubīt šī soļa pareizību. Manuprāt, tas ir tuneļredzes piemērs. Marks pat nepaskatās augšup. Viņš vienkārši atkāpjas atpakaļ tunelī. Ne Kents, ne Marks vairs netiek redzēti. Džo Mojs ir šokāts par to, ko viņš tikko redzēja. Viņš gaida tik ilgi, cik viņa gaisa padeve ļauj, tad atstāja vienu no savām lukturīšiem 4. kameras ieejā, cerot, ka abi nirēji ieraudzīs gaismu. Un tad viņš pagriežas un dodas atpakaļ ārā no alas, lai paziņotu pārējiem nirējiem. Kamēr viņš ceļās augšup, Džo cīnās ar to, ko ir redzējis. Viņš zina, ka dodas uz virsmu, lai organizētu meklēšanu. Sirdī viņš cer, ka tā būs glābšana. Prātā viņš zina, ka tā būs līķa izcelšana. Džo iznāk uz virsmas un paziņo pārējiem nirējiem, kas ir noticis. Tiek izsaukta vietējā policija. Pols Bataļa ir policists un alu nirējs policijas iecirknī. Viņš saņem zvanu organizēt glābšanas operāciju. Stundu pēc pirmā zvana Pols Bataļa ierodas Dona Diblija mājā. Dons Diblijs ir bijušais jūras spēku nirējs, alu niršanas eksperts, niršanas instruktors, vietējā niršanas veikala īpašnieks un kopā ar Polu Batagliju Heisa apgabala brīvprātīgās līķu izcelšanas vienības dalībnieks. Diblijs un Bataļa apspriež, kā noritēs glābšanas operācija. Viņi to apspriež kā glābšanas operāciju, bet zina, ka tā ir līķa izcelšana. Plāns līķa izcelšanai atšķirsies tikai nedaudz no glābšanas operācijas, tāpēc viņi sāk īstenot savu plānu. Viņi izsauc citus izcelšanas vienības locekļus, dodas uz Diblija niršanas veikalu pēc aprīkojuma un dodas uz Jēkaba avotu. Aptuveni 15 minūtes pēc izbraukšanas no niršanas veikala viņi ierodas tumsā. Grupa no Pasadēnas jau kādu laiku ir ūdenī, meklējot abus pazudušos nirējus. Viņi ziņo Diblijam, ka nav spējuši atrast Marku vai Kentu un ir pārmeklējuši visu alu sistēmu. Viņi ir pārliecināti, ka abi nirēji atrodas 4. kamerā, jo viens no nirējiem domā, ka redzēja aprīkojumu, kas aprakts zem grants nogrūma ejā, kas ved uz nākamo kameru. Šis nirējs, kura vārds nav minēts nevienā man pieejamajā ziņojumā, esot veicis 2 19 minūšu nirienus pēc kārtas. Viņš pamanīja līķus un tad devās mājās atpūsties, kur viņam attīstījās dekompresijas slimība, un viņam nācās doties uz rekompresijas kameru ārstēšanai. Tas parāda vienu no lielākajām problēmām jebkurā glābšanas operācijā. Kad nirēji nonāk nepatikšanās, tas parasti notiek tāpēc, ka viņi pārkāpj drošības robežas ekstrēmos apstākļos. Glābēji tad nonāk situācijā, kur arī viņiem vēl vairāk jāpārkāpj drošības robežas. Lai situāciju padarītu vēl sliktāku, viņi izjūt laika spiedienu, kas parasti noved pie kļūdainiem lēmumiem. Niršanas plānošanas tabulas tiek izmantotas, lai aprēķinātu, cik ilgi nirējs var uzturēties noteiktā dziļumā un cik ilgi viņam jāuzturas ārpus ūdens starp niršanām. Jūs varat uzturēties 42 metru dziļumā tikai 8 minūtes pirms niršana kļūst par dekompresijas niršanu, kuras laikā jums jāveic drošības apstāšanās pacelšanās laikā. Pēc tam jums jāuzturas ārpus ūdens ne mazāk kā 1,5 stundu, pirms varat doties nākamajā niršanā. Tātad šis nirējs veica 2 dekompresijas niršanas bez pārtraukuma starp tām, lai mēģinātu glābt dzīvības. Un šī procesa laikā viņš saslima ar dekompresijas slimību. Joprojām ir tumšs, un Dona pirmā doma ir gaidīt līdz gaismai. Viņa pieredze atgūstot X personas liecina, ka viņi parasti ir gatavi gaidīt līdz saulēktam. Viņš mirušos sauc par X personām, lai distancētos no realitātes, ka nākas saskarties ar cilvēkiem, kuri vairs nav dzīvi. Tas ir psiholoģisks aizsargmehānisms, ko viņš gadu gaitā ir izstrādājis, strādājot ar līķu atgūšanu. Taču alādienā ir tikpat tumšs kā naktī. Tāpēc viņš sūta 2 nirējus ūdenī, lai novērtētu situāciju. Viņi atgriežas virspusē un paziņo Donām, ka tā nebūs vienkārša mirstīgo atlieku izcelšana. Viņi neredz līķus, bet pieņem, ka tie ir aprakti zem grants ejā, kas slīpi ved uz 4. kameru.
Viņus ļoti satrauc doma mēģināt izvilkt līķus, jo ir skaidrs, ka Grants var viegli noslīdēt lejā pa nogāzi un aprakt jebkuru glābēju, kas raksies šaurajā ejā. 10:00 no rīta. Dons nosūta vēl 2 nirējus lejā. Viņi sāk noņemt dažus akmeņus un Granta pie 4. kameras ieejas. Viņu cerība ir izrakt kanālu, lai varētu tikt nākamajā kamerā, taču jebkuri akmeņi, ko viņi izņem, ātri tiek aizvietoti ar jaunu Granti. Dons nolēma pats aiziet un apskatīties. Viņš un viņa draugs paņem līdzi dažas papildu posma balonus, kurus viņi atstāja 8 metru un 23 metru dziļumā atpakaļ ceļām. Dons nonāk līdz kameras ieejai 43 metrus zem virsmas. Eja sašaurinās starp griestiem un Granti. Viņš nolēma nedaudz iespiesties, lai mēģinātu ieraudzīt ejas aizmuguri. Viņš ielien līdz pleciem, kad Grants aiz viņa sāk slīdēt un iesprosto viņu gandrīz tāpat kā abus nirējus, kuru ķermeņus viņš meklē. Dona elpošana pātrinās un viņa sirds sāk strauji sisties. Viņš uzreiz saprot, ka ir nonācis nepatikšanās, taču mierīgā veidā, kas nāk tikai ar pieredzi, viņš mēģina atbrīvoties. Vispirms viņš mēģina pakustināt rokas, bet tās ir cieši iespiestas. Viņš pat nevar pavilkt auklu no spolas. Kamēr viņš raustās ar ķermeni, ap viņu ieberes vēl vairāk Grants. Lai gan viņa prāts saka palikt mierīgam, viņš sāk panikot. Viņš sāk locīties un vīties, lai atbrīvotos. Viņš ievelk gaisu un norīs iekalas. Tad, par pārsteigumu un atvieglojumu, Grants atlaiž viņu. Tā ieberas zem viņa un viņš spēja izkļūt atpakaļ pa eju. Taču viņš ir norījis un ieelpojis tik daudz gaisa, ka viņa baloni ir tukši. Šķobīdamies un apmulsis, viņa draugs iesprauž rezerves regulātoru Dona mutē un sāk viņu vest atpakaļ augšup caur kameru. Otrā dzemdību kanāla pusē ir rezerves balons. Donam tur jānonāk ātri, bet norītais gaiss tagad izplešās viņa kuņģī. Gaiss tiek saspiests zem ūdens spiediena. Gaisa burbulim ceļoties augšup, tas izplešas. Tātad nelielais gaisa daudzums, ko Dons norīja, tagad izplešās no 43 metru dziļuma līdz virsmai. Kad viņš sasniegs virsmu, gaiss būs izpoties 5 reizes lielāks nekā tad, kad viņš to norīja. Dona kuņģis izplešās tik ļoti, ka viņš izskatās tā, it kā būtu stāvoklī. Viņa nogādā pārspiediena kamerā, bet ārstēšana nesniedz nekādu atvieglojumu viņa sāpēm. Viņu pārved uz citu slimnīcu, kur rentgens parāda, ka viņa kuņģis ir pārrāvies un gaiss ir piepildījis viņa vēdera dobumu. Viņa ārsts apraksta operāciju, ko viņš veic, kā basketbola bumbas pārgriešanu, kas uzreiz saplok. Dona slimnīcas rēķins atstāja viņu ar $8,000 parādu, jo viņa apdrošināšana bija beigusies. Nedēļās, kas sekoja, nirēja kopiena apvienojās, lai savāktu līdzekļus un palīdzētu Donām. Atpakaļ Jacobs avotā meklēšanas un izcelšanas darbi ir turpinājušies ar vēl vienu nirēju kopienas līderi Donu Braudu. Braudam ir sena saikne ar Jacobsa avotu. Pēc tam, kad viņš bija redzējis, kā nirēji nonāk grūtībās, Brauds vienojās ar zemes īpašnieku, lai viņam ļautu pārvaldīt šo vietu. Viņš sāka iekasēt ieejas maksu, ko izmantoja, lai sektu izmaksas, kas saistītas ar piekļuves regulēšanu avotam. Šādā veidā viņš varēja pārliecināties, ka nirējiem ir atbilstoša apmācība un pieredze, lai nirtu tik sarežģītā vidē. Taču citi niršanas centri un instruktori nebija apmierināti ar ieejas maksas maksāšanu vietā, kur iepriekš viņiem bija brīva piekļuve. Sūdzības nonāca līdz zemes īpašniekam, kurš pēc tam ļāva līgumam beigties, un Brodam vairs nebija iespēja regulēt drošības standartu sakā. Tagad Brods ir atgriezies, lai palīdzētu izcelt 2 nirēju līķus, un viņš zina, ka to varēja novērst, ja viņš joprojām būtu kontrolējis situāciju. Viņš noliek malā savu vilšanos, lai varētu palīdzēt izcelt šo 2 jauno vīriešu līķus. Brods pārbauda vietu, kur viņš labi pazīst. Viņš izstrādā plānu, kā izvest Granti, piepildot tīkla maisus un izceļot tos ar pacelšanas maisiem. Viņi sāks nogāzes augšpusē un strādās uz leju, pārliecinoties, ka augstāk nogāzē nav Grants, kas varētu noslīdēt un aizvietot to Granti, ko viņi izrok no ejas. Viņš paziņo ģimenēm un varas iestādēm, ka šī vietas izrakšana prasīs vairākas nedēļas, pat mēnešus ilgu darbu. Kenta un Marka vecāki ir informēti un viņi ierodas pie Akas.
Kenta tēvs ir pārņemts ar pateicību par Nireja kopienas atbalstu, kas apvienojas, lai mēģinātu atrast viņa dēla mirstīgās atliekas. Vietējā banka izveido fondu, un kopiena sāk ziedot naudu, kas nepieciešama, lai atbalstītu Kenta un Marka meklēšanas un izcelšanas loģistiku. Ģimenēm un varas iestādēm tagad ir grūts uzdevums izvēlēties, kuram ir labākais plāns, lai atgūtu savu tuvinieku mirstīgās atliekas. 2 Nireji ir miruši un pazuduši. Viens atpūtas Nirejs saslima ar dekompresijas slimību. Vēl vienam profesionālam meklēšanas un glābšanas Nirejam pārsprāga kuņģis. Vēl kādam alas ekspertam ir ambiciozs plāns vairāku mēnešu laikā izrakt šo vietu ar rokām. Sēri nomākti un iespējams izmisīgi vēlēdamies pēc iespējas ātrāk atgūt savu tuvinieku mirstīgās atliekas, kopā ar varas iestādēm, kuras vēlas ātru risinājumu, viņi meklē alternatīvu iespēju. Viņš šo alternatīvu atrod komerciālā nišanas uzņēmumā Schaefer nišanas kompānijā no Freeportas. Uzņēmuma īpašnieks Lūis Šēfers žurnālistiem saka, jā, mēs viņus izcelsim ārā. Viņš atved rekompresijas kameru, gaisa kompresorus un grants sūknēšanas aprīkojumu. Operācijas izmaksas sākas no $5000, lai ievestu aprīkojumu, un pēc tam ir $2500 dienā. Lūis plāno pabeigt darbu 2 vai 3 dienu laikā. Viņš ar savu komandu uzstāda aprīkojumu un sāk izsūknēt netīrumus un granti no ejas. Komercnireji izmanto virszemes gaisa padeves sistēmu, kas nozīmē, ka viņiem ir gaisa padeves un sakaru līnija, kas nodrošina gaisu no virszemes kompresoriem un divvirzienu sakarus. Lielie akmeņi tiek ievietoti džutas maisos un ar virvēm izvilkti ārā, brīvprātīgajiem nirējiem tos vadot. Granti izsūknē izmantojot garas caurules, kas grantis iesūdz kā liels putekļu sūcējs. Vairākas dienas turpinās smilšu un grants izsūknēšanas rutīna. Vairākas reizes komerciālie nirēji no rīta nolaižas un atklāja, ka ejā, ko viņi iepriekšējā dienā bija attīrījuši, atkal ir sakrājusies jauna grants. Apmēram nedēļu pēc operācijas sākuma viens no nirējiem tiek iesprostots grants nogruvumā, taču viņa kolēģi spēja viņu ātri izrakt. Lai gan tas satrauc nirējus, pēc vēl dažām rakšanas dienām viņi spēja ielaist kameru tālākajā. Grupa cilvēku pārbauda ierakstu un domā, ka var saskatīt metāla balonu, taču attēls nav pietiekami skaidrs, lai būtu pārliecināti. Nākamajā dienā viņi turpina rakt, līdz viens no nirējiem spēja gandrīz pilnībā izspraukties cauri. Viņš ziņo, ka var redzēt daļu no kameras, bet nevar aiziet pietiekami tālu, lai redzētu visu kameru. Ir jāizņem 2 lieli akmeņi un vairāki tonnas grants. Luisa Šēfera labā roka, Bills Raits, kurš ir atbildīgs par niršanas vietu, sniedz preses konferenci, lai paziņotu, ka viņiem ir beigusies nauda. Viņi nenirst par velti, un kādam ir jāsamaksā viņu rēķini. Bills un viņa vīri apmetas vietējā viesnīcas numurā un gaida nākamās pāris dienas, līdz beidzot štata senators no Pasadenas paziņo, ka seks uzņēmuma līdzšinējos izdevumus. Un tad Lūis Šēfers paziņo, ka turpmāk uzņēmums strādās bez maksas. Pēc vairākām dienām, kas pavadītas politiskās cīņās, nirēji atgriežas notikuma vietā, tikai lai atklātu, ka viss eja atkal ir pilnībā aizbērta ar granti. Tiek izsaukta otrā nirēja kompānija, lai sniegtu savu viedokli, un visi nonāk pie tā paša secinājuma. Vienkārši nav iespējams droši un ekonomiski izrakt visu granti no Jacoba Akas tā, lai viņi varētu nokļūt 4. kamerā un meklēt Kenta un Marka mirstīgās atliekas. Kenta tēvs ir pateicīgs, ka tik daudz cilvēki ir riskējuši ar savām dzīvībām, lai palīdzētu atrast viņa dēla mirstīgās atliekas. Taču viņš arī uztraucas, ka vēl vairāk cilvēku varētu tikt ievainoti vai pat iet bojā, ja viņi turpinās virzīties tālāk. 12 dienas pēc tam, kad abi nirēji pazūd bez vēsts, meklēšana tiek pārtraukta. Dons Diblis atveseļojas pēc piedzīvotā dzimšanas kanālā un atgriežas, lai kopā ar draugu grupu nirtu Jacoba Akā. Viņi sāk cementēt režģi, kas neļautu nevienam nirējam doties tālāk par dzimšanas kanālu. Pēc dažiem mēnešiem Diblis atgriežas tikai, lai atklātu, ka viņa režģis ir noņemts un atstāta zīmīte ar tekstu "Jūs mūs nevarat atturēt". 1981. gadā plūdu laikā ūdens līmenis sistēmā pacēlās tik augstu, ka izveidojās straume, kas ieplūda auss sistēmā, un Marka Brešiera mirstīgās atliekas tika izskalotas no akas. Gadu gaitā, mainoties straumēm, ejas grants bija pietiekami pārvietojusies, lai Sanmarkosas apkaimes izcelšanas komandas cilvēki varētu iekļūt alā. 21 gadu pēc negadījuma Kenta Morpina mirstīgās atliekas beidzot tika izceltas.
Viņa vecāki uzzināja par to, kad žurnālists viņiem piezvanīja pēc komentāra. Lai skatītos vairāk katastrofu video, noklikšķiniet uz saites ekrānā tagad.